Dārgie deģenerāti, novietojiet atskaņošanas ierīces bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai. Dārgie deģenerāti, novietojiet iekārtojieties bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, ļaujieties Dārgie deģenerāti, eitanāzijai. Sveiks, dargais klausītāji, ar tevi ir podcasts Eitanāzija, kur kā katru reizi vada Annija, Mārtiņš un Mārtiņš. Šodien. Nav jau nekāds maija mēnesis, saik ir gan. Kā jums ir gājis par šo laiku silto foršo kungi? Lūdzu, kāds pirmais stāsta? Es varbūt varu sākt, un es gribēju pateikt to, ka mums varbūt jāsāk domāt, ir ierakstīt vēlāk, jo ļoti grūti ir būt telpā, kad ārā ir tik skaisti. Varētu pa nakti 12. Jā. Ir maijs, ir 2. maijs, un 1. maijā ir liela diena, un 1. maijā var braukt makšķerēt un ķert līdakas. Un es 1. maijā nebiju, jo tur brauc tikai plezīristi, bet es aizgāju 2. maijā, un es šodien noķēru savas sezonas 1. līdaku un 1. asari. Tas bija šorīt no rīta. Apsveicam. Jā, paldies. Pirms darba vai pēc darba? Man jau darbiņš vairs nav. Viss ir beidzies. Sezona ir noslēgusies. Tās arī ir nākamais jaunums. Es esmu pabeidzis savu darbu sezonu. Ja neskait to, kad vēl ir viens projekts un daudz nenokārtot birokrātija, bet jā, stundas vairs nav. Tagad ir jāsagatavo ceļojums uz Horvātiju, un tad pēc Horvātijas ir izlaidumi kaut kādi. Bet tā kopumā, jā, sezona ir beigusies, es esmu ļoti, ļoti priecīgs. Cik no taviem apmācājumiem paliks uz 2. gadu? Man šķiet, ka neviens. Viņiem bija 4. kursiem bija iespēja pēc eksāmeniem palikt vēl 1,5 mēnesi pamācīties for the fun, bet neviens, protams, neizvēlējās to un viss aizgāja lielajās dzīvēs. Bet jā, un vēl viena lieta, es biju paspējis atbraukt vēlreiz uz Itāliju šonedēļ. Tā tik ļoti patika vēlreiz. Man ļoti patika, jā. Bet šoreiz bija Boloņā, un Boloņu gan es visiem varu ieteikt, jo tagad man pazīstam cilvēki aizbrauc tieši uz Sicīliju, un viņi arī klausās podcastu, un tad viņi no maniem padomiem bija sabijušies īrēt mašīnu. Un tad man pēc tam es sazvanījos un ieteicu, ka nē, viss labi, es bišķi pārspīlēju, galvenais paņem apdrošināšanu. Okay. Man par makšķerniekiem jautājums, vai tie, kas 1. maijā dodās makšķerēt, tie ir tādi paši cilvēki, kā tie, kas janvārī uz zālīti skrien un pēc tam nerādās? Kaut kādas saistības, jā, es saskatu, tā varētu būt, jā. Jo, zin kā, tur ir ļoti daudz, visi tie slipi ir pilni ar laivām, tad tur visu laiku laivas brauc un visi brauc sveicinās viens ar otru un izmēģina tehniku iespējams, tādi plezīristi. Īstie jau pirms tam ieiet iekšā ūdenī un izmēģina, vai žilka nav satinusies un tā. Bet man liekas, jā, tas 1. maijs ir tāds piebāsta venta ar visādiem cilvēkiem un, nezinu, man liekas, kaut kā loģiskāk iet 2. Es nezināju, ka tu esi tāds īsts makšķernieks. Cik īsts reāli, es vienmēr aizēju 1. vai 2. datumā, un tad pēc tam varbūt kaut kad vasarā, bet tad ūdens ir pārāk silts, un tad jau, neko jau nevar noķert vairāk. Bet jā, maijs ir vislabākais laiks tiešām, jo tad ir visur, arī, piemēram, ja nebrauc ar laivu, tad no krasta visur var tikt klāt, bet kādā jūnijā, jūlijā viss aizaug ciet, un tad ir grūti tikt pie vietām. Mārtiņam tikai tās līdekas ar ikriem garšo, viņš tikai tās ķer. Tieši otrādi. Šodien es noķēru līdeku, kuru nebija ar ikriem, viņa bija tāda tā kā zīmulis, maza un tieva un gara. Es viņu palaidu atpakaļ, bet Bože noķēra lielu resnu ar ikriem, un viņš paņēma uz mājām zupai. Tas ikriem ir kaut kāds tabū? Nē, viņas jau nārsto pirms māja, un tad dažas vēl nav iznārstojuši, tad viņas tādas rasnas gotiņas ir. Un tās, kurš ir iznārstojuši, tad tiešām vēdera iekritusi uz iekšu tādu. Jā, tā kā... Nabaga zivs. Jā, bet bija nice. Mēs bijām, no sākuma mēs bijām aizbraukuši kaut kur starp Pilteni un Zlēkām, un tad pēc tam noslēdzām dienu pie Zlēka tilta. Nice. Jā, bija ļoti labs laiks, vienīgi, 5:30 jāceļās, un tā, 5 jāceļās, precīzāk. Pretīgi. Tā daļa gan ir tik pretīga. Tas gan arī vēmens nāk, ok, labi. Kā jums? Otrs Mārtiņš. Man bija... Kāds ir aizmirst par Zoomu samaksāt? Zooms mums nav samaksāts. Pagad, tūlīt es samaksāšu, tūlīt. Ok, atgriežamies pie manām aktivitātēm. Jā, Mārtiņa, lūdzu, stāsti, piedod. Pirms pāris dienām Mārtiņš Urbāns zvanīja, gribēja pieskriet izdēt alu sētā, pabaudīt pavasara saulītē, bet es atteicu, tāpēc, ka man nebija noskaņojums. Noskaņojums nebija tāpēc, ka es biju pirms 3 stundām iznācis no mājām ārā sētā, šortiņos un kroksīšos. Vajadzēja uzstādīt šūpoles bērniem jaunās.
Manā stāstā tas bija 20 minūšu projekts, kas izvērtās 3 stundās, zemes darbos, 4 milzīgās bedrēs, sakņu zāģēšanā, ciršanā, daudz lamāšanās, pazaudēt nervi. Un tā ir fucking vienmēr, kad sāk kaut ko darīt, bļa. Mārtiņ, es tev nošaimošu par to, cik slikts draugs tu esi, jo man, starp citu, arī manā nedēļā notikās diezgan liela bēdīga nelaime. Un es biju diezgan saskumis, un es meklēju draugu atbalstu, un es biju tavā tūmā, un es domāju uzzvanīt, pakavēsim laiku kopā, bet nē, man atšuva. Tur jābrīnās, ka tu vēl neesi pakāries, jā, pat izskatās. Šūpolēs tur varēs. Tāds stabils sanāca, jā, tāds spēcīgs. Es pat domāju, ka mums varēs atsaitēt arī šūpuļtīka. Ar betonu? Nē, bet viņas ir ar dziļiem tādiem tā kā metāliskiem, es nezinu, kā viņas nosaukt, spicēm, kas iet iekšā zemē. Es biju domājis, ka viņas varēšu iedzīt iekšā zemē smuki, bet tā saknes un visādi būgruži sētā tur neļāva. Bet varbūt, Mārtiņ, ja tu tā kā biežāk ļaut saviem draugiem nākt pie sevis tā kā dzert alu, tad varbūt viņi tev arī palīdzētu tas ko viņas darīt. Bet nav vērts, tu saproti, viņi 3 stundas palīdzēs un tad viņi 9 neies prom. Nav vērts. Bet tev nelīdz arī tas, ja tu vienkārši ieej iekšā un nenāc atpakaļ. Viņš tā dara, man liekas, jā, citreiz. Bet mēs jūtamies tur tik ērti, ka tur nekāda atšķirība ir. Pārāk čigāni kārtīgi, Un vēl es pirms nedēļas pusotras biju uz Kurzemes biznesa fórumu, laikam tā to pasākumu sauc. Tas notika būtiski, bet tur runāja par atkrastes vēja projektu. Plāno Ventspilī pie Ventspils un pie Liepājas Baltijas jūrā būvēt vēja parkus. Un tad tur stāstīja par tiem grandiozajiem plāniem, kā tas būs, cik tas mums naudiņas nesīs un visu to. Bet kāpēc tas stāsts, kas bija interesants, Suitu sievas ir pret to projektu. Viņas tā kā skaļi iestājās pret to, jo ainavu bojās un tas lieki ir. Uzsvars uz vārdu skaļi iestājās. Jā, būtiski skaļi iestājās. Jā, un viņas pirms pasākumu saģēbušās tautas starpos, tajos tradicionālajos pie durvīm. Pasākuma apmeklētājiem dalīja pasākuma programmu, editēto versiju ar zvaigznītēm, ar kaut kādiem saviem komentāriem. Un cilvēki ņem, protams, kā tu pusmūžu sievieti tautas starpā dod pasākuma programmu, tu viņi ņem un iekšā. Viņas deva arī sklandrausi? Nē, es nokavēju to iekšā nākšanu. Man uzrakstīja, ka tas notiek, es aizbraucu skatīties, kas tur notiek. Kurā vietā viņš notikās? Muziķinē, koncertzālē. Labi, un kādas pārdomas tev par to visu? Es neesmu droši, vai tur ir biznesa bez valsts atbalsta. Tāpēc tā kā mūsu Ventspils rodelim? Nē, tās visas propelleris būvēs tad, ja kāds no viņiem pirks pa garantētu cenu elektrību. To garantēto cenu var dot tikai valsts. Ja valsts to garantē, tad te viss tiks būvēts, apkalpots, un te vēl gadiem viss notiksies, tā kā industrija attīstīsies. Bet vai mēs vēlamies vēl vienu tā kā maksājumu garantēto no valsts puses? Bet tas iet rokā arī ar to, ko tikko Brīvos teica, ka viņa osta ir tā kā pielāgojama tam apkalpes servisam, ka tur ir uztaisīt kaut kādu doku, kurš ir te vēģenators, var būvēt kopā vai uzkopt, sataisīt. Par to jau stāst, bet viņas jau būvēs tikai tad, ja tam investoram pateiks, mēs tev garantējam, ka 10-20 gadus mēs no tevis pirksim garantētu cenu to elektrību. Tad ko viņas cepās? Te jau nebūs nemaz. Pavelti. Sasmucēja tāds tērp. Labi. Un Elānijas bija pie šarlatāna aizgājis. Jā, cik tā noplēsa par to, ka paskatījās. Man bija tā situācija ritīgi. Mēs aizējām tādu, pajautā pāris jautājumus. Man te nav ko darīt. Viņi cenšas tā kā pavilkt vēl pāris minūtes, lai viņai nav nēr to 20 paprasīt. Bet arī viņi saprota, jā. Jā. Tev ir tā kā perfekta zoba tad, jā? Nē, man nav perfekta zoba. Ne, kā es naktīs lieku kapi, kad neaizmirstu, jo es ļoti, ļoti viņus deldēju, griežu. Un, ja es pietiekoši bieži aizmirsīšu, man ļoti drīz tie zobi beigsies, ko deldēt. Var celt žokli kaut kādā veidā, tad tur kaut ko skrūvē liek, bet peļēģi es fucking baidos no diviem. Tad tu šeit tāds iztīsies. Jā. Man ir bail no zobārstiem un bail no tēriņiem. Un tas iet rokā. Nē, es esmu dzirdējis, ka cits cilvēki arī Toms tā kā popularizē šo te ideoloģiju, ka zobārsti ir šarlatāni.
Un citi arī tā kā piekrīt un pievienojas tā kā mana kustība iet uz priekšu. Nē, es viņu saucu par šarlatānu, bet man ir episks zobārsts. Okay. Man ir paveicies. Man varēja tāda būt bērnībā, pirmā tāda varētu būt, tad man nebūtu bail vairāk. Tā tev tagad liekas. Tikko kā viņai būtu pie pirmās izdevības, viņa tev noplēsīs 9 ādus. Redzēs. Nē, galvenais ir tā kā pirms tām lielajām izmaksām, pirms ziemas riepām neiet, kad nav alkatība, kad maksājumi ir samaksāti. Uzreiz pēc tax rebate, jā. Ok, skaidrs, labi. Vēl kaut kas tāds tev atgadījies? Nē, man heitanāzijā būs. Ok, man arī. Nu labi, es tad pastāstīšu. Mums bija kopš iepriekšējā ieraksta, mēs bijām ciemos uz Kurzemi ar Tomu. Mēs no sākuma tā kā braucām arī bišķi tā kā ar pieturām. Mēs aizbraucām līdz Ugāles tām dzirdamām. Tur es nebiju kopš bērnības bijusi, un tas bija tāds skaties to skatu, tu it kā atpazīsti. Liekas pazīstama vieta, bet te pašā laikā arī nepazīstam, tur bija forši. Nu tā mēs vienkārši piebraucām, apstājāmies, apskatījāmies. Nu, ja mums arī mašīna jālādē, protams, pa ceļam. Tad mēs aizbraucām pie Mārtiņa Karabeškā ciemos, jo mums nākamajā dienā bija hobby horsing sacensības. Debitējām. Mēs debitējām, pirmo gadu. Pirmo gadu mēs piedalījāmies. Liels paldies jāšanas skolai Demora. Viņi mūs uzņēma. Mēs arī gan nebijām vienīgie pieaugušie, kas piedalījās. Tās bija starptautiskas sacensības. Jā, tās bija pat starptautiskas sacensības, jā. Bija viesi no Bulgārijas, no Spānijas, cik es saprotu. Man liekas, ka no Marokas arī, respektīvi no vairākiem kontinentiem. Jā, tas bija pasaules čempionāts hobby horsing. Kausa pēdējais posms. Jā, un bija ļoti tā kā forši. Tas pasākums viss bija tāds wholesome. Un tādā ziņā, ka, zin kā, tur tie bērni ritīgi cenšas, un mēs centāmies arī mūsu kompāniju tur viņus uzkurināt. Jo, zin kā, kad tikko kā tu nokrīt un bišķiņu sasties, tad tev gribās pamest to un rādāt, un ko tad mēs tur ritīgi. Jā. Un tad mūsu zirdziņš dabūja kaut kādas 6 rozetes. Kā tavu zirgu sauc, Anni, ar ko tu startēji? Manu zirgu, ar kur es startēju, sauca Liena Šomase. Graciozi. Jā, paldies. Viņi tā arī izpildījās. Es nezinu, kāpēc, kad Mārtiņš prasīja man zirga vārdu, tas bija pirmais vārds, kas man iešāvās prātā. Es nezinu. Kā jums tos zirgus piešķīra? Jūs tie taču nav personīgie zirgi, tas bija mans ģimenes. Man nav purebredis, Mārtiņa. Mārtiņa dzimtas zirgs. Mūsu darba zirgs, ko mēs gan sienu vedam, gan kartupeļus rudenī visam. Mūs tā kā iespējams diskvalificēs, bet tas, ko nezina konkursu rīkotāji, tas, ka tas bija viens zirgs zem vairākiem vārdiem. Ar vairākiem vārdiem, jā. Bet mums bija tā kā jāšanas zirgs, nevis augstslēgšanas zirgs ar īso kātu. Tur arī atšķirības izrādās, ir par ko mēs uzzinājām. Jā. Bet tas ir ļoti forši, un paldies, Mārtiņ, ka tu uzaicināji mūs pilnīgi kodā randomā. Sestdienas vakarā man Mārtiņš uzraksta, čau, negrib piedalīties hobby horsing sacensībās. Man šķiet, es tajā brīdī biju bārā, bet bija vēlāk, bija kaut 11 vai 12, un viena no organizatoriem tur bija, viņa pienāk klāt. Man te tavs čoms, man liekas, arī piedalījies, pieteicies kaut kādās sacensībās ar kaut kādas meitenes, aizmirst vārdu, kaut kāda Anni varētu būt kaut kas tāds. Interesanti. Tu nezināji? Bet mums jau no jēgas stāstīja draugiem, pilsētā ir tik maz, ka viņi uzzinās tāpatās vakarā jau. Tas gan, jā. Es starp citu, kad bija tās sacensības, es biju pāri ielai, un es nebīšu aizgājot paskatīties uz jums. Nē, tas reāli. Nu, tā ir. Nē, tur ritīgi wholesome, tā kā Anni teica, ģimenisks pasākums. Jā. Nu, zin kā, laikam jau ir tā, ka tie latvieši tādi mazliet ieturētāk, un tad man liekas, es uzņemšos to kā mūsu nopelnu, ka mēs tā kā atvērām mazliet, apvienojām tos cilvēkus tur višķi vairāk. Bet noteikti bija arī liela daļa, kur vienkārši rēca par mums. Tas bija forši, tad atpakaļ ceļā mēs braucām ar kolku, mēs braucām vienkārši pa kursams vietām skatīties. Tad mēs vienā vietā izkāpām no mašīnas, geokečot, ieejam mežā, atnākam apakaļ. 2 ērces katram fumļē, vienkārši vairāk nekāpām ārā no mašīnas, tik pretīgi. Kolkā var uzlādēt elektromobīli? Jā, pašā kolkas raga galā. Kolkā zini, kur ir lādētājs? Tur ir 3 vietās, man pat liekas, un
Viens, tas, kas mums derēja, bija pie tā benzīna tanka, kas tajā filmā ir Coca-Cola, kur viņi tur iepirkās. Tad mēs braukājāmies, un tad vēl par braukāšanos, protams, es mācos joprojām autoskolā, un tagad es esmu izņēmusi baltās tiesības. Vakar es bišķiņ pabraukājos, protams, bija jau mental breakdown. Vēl nav pārliecība? Nē, nav. Man bail ir, tāpēc man visu laiku tāpēc nervu čupā. Tev mašīnas žēl ir vai par ko tev bail? Jā, man žēl mašīnas. Pat pajāt. Braukā par Rīgu, tā kā tiešām centrs, vai tu izbrauc ārā uz kaut kādu pierajonu? Tagad vakar es pirmo reizi braucu tā kā centrā. Es braucu no mūsu mājām uz Statoilu un pēc tam no Statoilu tur uz Barona ielas krustojuma. Jo tiešām šis laikās jocīgi, jo tad, kad tu brauc ar manu mašīnu, likās diezgan ok. Es esmu mācījis daudz sūdīgākiem cilvēkiem, tu biji diezgan pārliecināti. Nē, varbūt es vienkārši tā dramatizēju, ka es stāstu. Bet šodien es braukšu uz veikalu pēc ieraksta, kā redzēsim. Bet, jautri. Un tad man nākošais nedēļa jau sākas pie instruktors braukšanu. Es braukšu, mācīšos ar kādu tīroku. Kas ir tā kā eksāmena mašīna, džipa, bet nav. Jā, uz automātu. Un pie dāmas, jā. Tāpēc, ka pirmkārt visi čuvaki bija aizņemti, kā arī es eju autoskolā Bava, kas ir ļoti populāra un visiem ļoti patīk, un ir ļoti labas atsauksmes. Viņi ļoti aktīvi arī sociālajos tīklos, cik es zinu. Interesanti, vai tās autoskolas zina, kuriem cilvēkiem ir tiesības, kuriem nav, jo, piemēram, man nekad vispār nekādi sponsorētie posti nemetas ārā neviens autoskolas. Bet tev jau, tas jau viss ir tā kā tu googlē, meklē arī. Bet es jau viņiem arī sekoju. Un sadursmē es, piemēram, arī sekoju Instagramā, kur ir visi tie ķipi, tā kā kur avārijas, vēl kaut ko, un tad viņiem ir kaut kādas sadarbības ar to Bavu, ka viņi liek tur atbildes jautājumiem par noteikumiem un tam līdzīgi. Viņi tādi diezgan aktīvi. Lai tev izdodas. Paldies. Un vairāk laikam nekas tāds. Vakar mēs bijām road games spēlēt, tas bija inčīgi. Kas tas tāds ir? Kroči ir draugiem grupa, laikam pieder tāda aplikācija un aktivitāte, kur šī bija bezmaksas spēle, bet tu principā samaksā, un tas tā kā elevated geocachings mazlietiņ. Staigā pa spotiem un pildi visādus uzdevumus, un tev ir tā kā ierobežots laiks. Un tas bija ritīgi nice, to mēs vakar darījām. Tas tā kā telegramā, kad tu meklēji, kad iepēdi kaut kas līdzīgi? Nē. Man vajadzēja Ventspilī atrast arī kaut kādus tādus nezināmākus objektus, kas varētu būt iekļauties labi kaut kādā turisma maršrutā. Un man viena meitene arī ieteica kaut kādu aplikāciju, es gan aizmirsu nosaukumu, un tur viņi tiešām izskatījās apmēram tā kā Pokemon Go, tikai tāda futuristiskā, tā animētāka, un tur ir kaut kādas, tiešām vajag sarežģīt, man vismaz izskatījās, bet jā, tiešām tur tā kartā atverās, un tad tur cilvēki ir savienojuši kaut kādas, tā kā, nezinu, Hidden Gems Ventspilī. Iespējams, tas ir viens un tas pats, es nezinu, bet, vienkārši parādīja, zinu, ka kaut kas tāds ir, bet man pārāk grūti. Atgādini kaut ko līdzīgu, kā būvēja to Pokemon Go, kaut kādas karte pasaules pilsētas, un tad divas frakcijas cenšas kleimot kaut kādas vietas. Par to spēli Toms man kaut kad stāstījis aizmirst, kā tu biji zilie pret zaļajiem. Jā, divas frakcijas, un tad es skatījos par ostas objektiem, kur pieeju jau ir, es domāju, mums piereģistrēties un tos nokleimot sev. Tāpēc, ka tur ir tā, ka tu atzīmē laikam un tā, ka tu noklēmo kaut kādu, un pa vidu ir kaut kāda, tad tie arī ir tādi, kaut kas tam līdzīgs. Es aizmirstu, kā viņi saucās. Inčīgi arī tu vari kleimot tos grūtos spotus, man liekas, tad ir inčīgāk nevis pilsētā parku. Tas tiešām laikam būs viss pagaidām, ja man kaut kas cits neienāks prātā. Parunāsim par aktuālo. Horens stāv pa seju dabūj. Jā, Horens stāv dabūj pa seju, jā. Svarīgākais. Jā. Aizbrauc uz Dobeli un dabū pa seju. Staķikā galvenais, man liekas, benzīntankā kaut kādā. Benzīntankā, jā, Dobelē. Skatījās zvaigznēs, jā. Jā. Es redzēju pēc tam viņa kaut kādu video, viņš tāds ļoti humble, protams, tā kā viņš man teica, es neko ļauju neturu pret viņiem, bet, neko labi arī pret viņiem ne. Bet kāds iemesls tika publicēts? Cik es saprotu, tie čalīši, kas piekāva Horenu, ļoti rupji izturējās pret pārdevējus, kaut ko ne tā, un tad viņš laikam aizrādīja un dabūja pa sevi. Jā, ok, ļoti labi. Bet Strūbergs Strūberg kungs laikam esot bijis kaut kur arī veikala otrā malā, bet principā viņš neiesaistījās. Tā kā viņš pieskrēja klāt, bet viņi nesāk kauties. Ja viņi neturētu,
privāti. Bet nebijām klāt, neredzējām. Bet viņš tā pastāstīja apmēram, ka viss tur, viss ir beidzies un ir process sācies un ļoti tā demokrātiski atbildēja uz to visu. Ok. Jā, vienkārši tā kā Strūbergam jau ir jāpiesēdājas. Droši vien, viņš zina, kam pret ko pacelt roku, pret ko nevar. Cīņā, man liekas. Bērns atņems, neatņēma viņas. Nē, vienkārši tikko kā viņš būs kaut kādā... Vienkārši tajā relīzē jau arī, kāpēc rakstīt, tur atradās arī Kristofers Strūbergs, bet viņam neko nedarīja. Priekš kā to rakstīt? Obviously, ka viņi raksta, lai, būtu kaut kāds hype. Viņš ovļā atkal tas kauslis. Kaut kas tā līdzīgs, es nezinu. Ok, tas bija viens. Kur tie dobelnieki vakar bija, to es nezinu, bet vakar par Rīgu braukāja visādi trakie ar velosipēdiem. Tad šodien iet vaļā tai Twitterī. Redzēja, ka viens iepriecās mašīnā ar sevi pa priekšu. jā. To vidi, kas arī redzēja. Tur bija viens, laikam, kas tā kā break čekoja mentu arī, un tur taisība, es neko, kāpēc viņš man? Bet kaut kāds, es nezinu, nepelnīts heits no abām pusēm, man liekas, ritīgi. Jā, man te laukos dzīvojot tāds, ko jūs tur ņemās? Man ritīgi tā kā tiešām grūti saprast to, tiešām tā varbūt tas ir līdzīgi, tā kā Robs toreiz sūdzējās par tiem motobaikeriem, ka kaut kas arī viņam tur nepatika, un tad tur bija, bet man liekas, tie riteņbraucēji braukā pa to pilsētu. Bet Robis bija krustojumā, to es saprotu, bet cilvēki Twitterī daļa pat no Rīgā bijuši pēdējo mēnesi. Jā. Stulbie velorasti. Nezinu, kas ir ar tiem arī, ar tiem velorastiem. Man liekas, ka tur ir tas vienkārši, ka tā jau viņi varētu braukt, bet tur brauc no interneta viskaitinošākie cilvēki, ko tur iedomāties. Un tāpēc tas besī. Tā jau būtu pilnīgi pohuja, ja viņi tur pēc tam nerakstīja, jā, mēs uzvarējām. Jūs vienkārši izbraucāt ar riteņiem pa pilsētu. Man liekas, arī viena no lietām, tas, ka cilvēkiem besī, tas, ka viņi pārkāp likumu, tur, cik es saprotu, viņi pārbrauc visām sarkanajām gaismām pāri un tā, un tas liekas, hei, jūs gribat pierādīt, ka Rīga ir laba vieta velo cilvēkiem, bet tajā pašā laikā braucat pa ceļu vidu pāri sarkanējiem. Tā īsti nav tā vieta, tas nav īsti droši. Tur bija kaut kāds, Toms man skaidroja, ka tā kritiskā masa ir kaut kāds no Āzijas tā kā aizņemts, jo tur ir tā, ka tur uz ceļa tev mašīnas vai kas tev laiž pāri, tad, kad ir sasnieguši kritisko masu, kas ir kaut kāds daudzums cilvēku. Bet tur jau ir tāda situācija, ka mēs vienkārši tieši braucām, un viņi šķērsoja brīvībā, mums sanāca, un tad bija tā, ka viņi tā kā čupiņās brauc, viņi nebrauc visi kopā, un tad tas kind of beats the purpose. Yeah, ko viņi grib panākt, lai būtu krustojumi tā kā Indijā, tad viss? Es nezinu, tas vienkārši kaut kāds awareness campaign, laikam. Kā jums liekas, cik no tiem 1000, kas brauca? 100, es domāju. Ok, sorry, es nezinu, es spīnu. Labi, cik no tiem cilvēkiem, kas brauca, ir arī tie paši, kas bļauj, ka nākai maratons pilsētā, kungs. Tas gan, jā, vai ne? Un arī par Rīziņkalnu un par visu pārējo. Tur. Jā. Tāpēc es saku, tur vienkārši tā kā visās šajās situācijās vienkārši aiz tās idejas stāv kaitinošākie, cilvēki, kurus tu zini vienkārši, kuri par visām tēmām. Jā, es nezinu, cik tieši viņi ir vēl labāk brauc. Es taču nezinu, vienkārši tas man pirmais, kas ienāca galvā. Tā kā viss tas kaitinošākais, skaļākais pirdējs internetā būs tur priekšgalā, un tāpēc tas ir besīgi. Tā jau absolūti pohuja, man liekas, tur 20 minūšu laikā pabrauc tā garām miers. Kas vēl runājot par ceļu satiksmi, mums bija arī situācija, ko es nepastāstīju. Mēs braucām vienu vakaru lādēt mašīnu Rīgā, un mums Indijas pilsonis noskrāpēja mašīnu. Viņš brauc ārā no parkinga spējas, un viņš tā kā, no sākuma uzvedās normāli, tā kā izbrauc, tā kā es to atceros. Un tad viņš sāk dot atpakaļ, un tikko kā mēs sākam braukt garām, jo Toms saprata, ka viņš tā kā brauc atpakaļ. Tā viņš brauc ārā, pa taisno sāna. Baigi traki nebija, bet no tā vakara izrietēja ļoti daudz smieklīgi momenti. Piemēram, Mārtiņš Urbāns nosauca čatā to indētu par buktaru. Es ļoti smējos, ļoti ilgi. Es pieņemu, ka viņš arī spēlē to spēli kartē, kur ir tās divas frakcijas, zaļā un gaiši zilā. Kurā frakcijā viņš ir gaiši zilā soma vai tā zaļā soma? Jā, pareizi. Es neatceros, viņam laikam bija zilā soma. Viņš arī pilna misijas, viņam jānogādā objekti no viena punktā uz punktu B. Tieši tā, vai viņš bija izpildījis misiju, jo viņš devās uz,
Viņš kaut ko laikam Tomam teica, ka viņam ir delivery, bet... Man naivās sirds tiešām cerēja, kāpēc mēs tā uzreiz sūmojam. Varbūt viņš tiešām kaut kāds stradiņu sirds ķirurgs ir topošais. Literally nē. Viņš arī, tā kā, angliski arī tā kā neīsti saprot. Tā kā man tas izbasīja, ka tas ir draudz tā kā satiksmē, ka ir kaut kādi, kas pat nezin, kas angliski. Ir saskaņotais. Rakstīt, tā kā runāt angliski, un kas ir saskaņotais, un kāda ir tā sistēma, kas tev ir jādara, ja tu iekļūsi negadījumā. Tas man kāda mazliet uztrauc arī. Es esmu šofers ar diezgan lielu pieredzi, un es teiktu godīgi, es nemācēju saskaņoto droši vien sarakstīt. Man nav viņš ne mašīnā, es nekad neesmu tūmā viņam. Jā. Es drīzāk izsaucu policiju un pagaidīju 2 stundas mašīnā. Tieši tā. Jā, bet tev policija iedos vienkārši saskaņoto. Bet viņš tev asistēs aizpildīt. Viņš arī gribēs ātrāk tikt mājās. Viņš netiek mājās, kamēr tu neesi pabeidzis. Tā nav. Viņš jau nevar policija tev vienkārši nomest kaut kādu papīru un tiekat paši galā. Var. Mums tieši tā arī bija. Es tad pēc tam, un ja dēļ savas kļūdas nedabūtu apdrošināšanu, es vainot policiju. Es tevi izsaucu, kāpēc tu man nepalīdzi, un tagad reāli es esmu kaut kādu komatu nepareizi ielicis un nedabūju naudu. Tur nav tik sarežģīti. Tur nav tiešām, tur viss priekšā rakstīts. Lai viss kārtībā. Vienkārši ieejas Circle K, nākamreiz un paprast saskaņot to mirst. Es negribu piesaukt nelaimi. Es zvanīšu un ar dāmām, kas atbrauks, sarunāsim, ka viņas palīdzēs. Tieši tā Ventspilī notiekās. Labi. Skatieties, kā jums tur sanāk. Bet kopumā tad viņš maksā naudu jums? Viņa apdrošināšana. Viņam bija apdrošināšana? Jā, tas viņam bija. Viņam bija 55 eiro mēnesī apdrošināšana. Tā ir dārga. Jā, nākamreiz viņam būs 70, bet nākošajā mēnesī. Tas ir ko jūs darīsiet? Labosiet mašīnu vai pofig? Nē, jānopulē vai jānokrāso ir. Tā jā. Vecajos labajos laikos tajā vienkārši uz rociņas iedeva naudiņu. Bija tāds, bet es tā kā uzreiz, kad ieraudzīju, viņi saprata, ka viņam nav ko dot. Kas tas somā? Parādi, ko mēs ēdīs vakariņās šodien. Vai nē? Nē, bet bija ļoti interesanti pieredze. Noteikti. Man arī noderēja tas, kas redzēja, kā raksts saskaņoto. Bija iesaistīta arī, iespējams, trešā puse, pa ko jūs nenojaušat, tas, kurš nedabūja to ēdienu. Jā. Tas arī varbūt var kleimot no apdrošinātājiem kaut ko. Tā, kaut kā, reģionāls vēstis, Liepājā bija Zemstrīts. Indeed. Vai mums Gads Malks ir devis vispār ziņu, vai viņš tā kā ir checked in safe? Zem drupām. Cik Liepājā arī tās mājas, tās vecās koķenes. Neviens nepamanītu, ne? Izskatās kā pēc kara. Mēs, man liekas, esam runājuši podkāstā par iepriekšējo Zemstrīts, kas Latvijā bija, ja nemaldos, 2004. gadā. Jā. Man liekas, es sēdēju pie datora un man vibrēja kaut kas, ūdens glāze vai kolas pudeli, bija tā jocīgi. Jā. Bet te pašā laikā es dzīvoju netālu no dzelzceļa un ik pa laikam tur vilciens brauc garām, un tāpēc arī likās, ka varbūt tas ir, bet nē, tā bija Zemstrīts. Jā, Tad atceries, ka Ventspilī nebrauc vilciens. Nē, brauc gan visu laiku, katru dienu, 3 reizes dienā. Nopietni, Jāliņciemā. Viņš pārkārtojās. Kur tu biji? Es biju pārāk maziņa, man liekas, ka es jau gulēju. Jo es atceros, ka bija tāds ziņas. Tas bija pa dienu. Es diendusiņā likos. Es pat nepamanīju laikam. Tas ir 2004. gads, jā? Aptuveni kaut kas plus mīnus 1 gads. Tad es biju 4. klasē. Neatceros reāli. Varbūt mājās slim bija. Varbūt arī man vecāki strīdējās un jau bija skaļš un... Aizspiedu savus skapī sēdēju. Jā. Drebēja visu māju, tā kā es nemaz nepamanīju. Bet jums arī viss bija kārtībā, jā? Mēs izdzīvojām. Paldies Dievam. Gribētos kaut ko tādu lielāku, bet bez nekādiem lieliem zaudējumiem. Pagaid, kad Krievija. Būs interesanti, bišķi vēlāk patiešām. Kāds 7 gadus var paciesties. Tāpēc arī man ļoti Covid laiks patika, jo, piemēram, gribējās kaut ko savādāk, gribējās kaut ko interesantu, bet tieši tas bija tā kā tieši on point. Tev vispār nezaudē nekādu, nekāds apdraudējums dzīvībai īsti nav, viss sēd mājās, izolējies, nerunā ar cilvēkiem, bišķi ievēro komandantu stundu, bet tev neuzbrūk, nemet raķets virsū. Dziesmas lido pa gaisu tikai. Bet jāatzīst gan, ka tas Covid laiks bija tieši bišķiņ pa daudz. Es YouTube'ā skatījos kaut kādu garu video. Tur ļoti daudz random informācija bija un bija ļoti
interesanti redzēt, atcerieties tos informatīvos paziņojumus par Covid. Zem visām ziņām, video, YouTube, visur bija par Covid, par to izplatību un dangeriem, kāds viņš patiesībā ir. Es patīju tagad redzēt, ka joprojām tiem veciem video ir tā informācija, tie brīdinājumi. Man liekas, citreiz jocīgi, ka man telefons izmet ārā kaut kādas atmiņu bildes, un tad kaut kādas ir 6 normālas, un vienā bildē visiem maskas virsū ir. Tas liekas tā, arī īstenībā, ka tagad redzēt, kaut kādos semināros ar samti, ka cilvēki izvēlās bildes, kur viņi maskās ir. Kas tas par prikoli ir? Uzstāsies šis cilvēks, bet viņa maskeri. Mums ir daudz Erasmus projekti, arī kaut kādas prezentācijas, ieliek kaut kādos reklāmas materiālos ir, un tajā laikā, es māks, 3 reizes bija vai 2 reizes bija Spānijā, un tur bija jāvelkā maskas arī, un tās bija bildes nav izmantojams, principā. Čāls vienīgi pandēmijas laikā 3 reizes Spānijā. Tas bija tas, kad bija jau tā izolācija beigusies, vienkārši tur joprojām bija tas, ka tu publiskās vietās bija jāievēro maskas, tu viss kaut kur bija jāvelkā viņas. Viesnīcās, pirms reģistratūrā maskām bija jābūt virsū, un tad vienkārši es fotografēju, kā jaunieši strādā, un viss ar maskām ir. Es saku, tas materiāls nav pielietojams. Skaidrs. Vēl reģionālās vēstas Durbē ērgļi, kāds varbūt seko līdzi Līgsdai. Tā ir tā, kur tie kraukļi izēda olas, vai tā, kur neatgriezās Hugo? Diemžēl. Es nezinu gan, kurš bija Hugo un kurš bija. Tā ir tā pati Līgsda, kur neatgriezās. Tur bija gan vīrs pazuda, gan olas apēd. Baigais veists. Tur ir, varbūt tā Līgsda ir uzbūvēta uz ādarēm kaut kādām. Uz ādaras, kaut kāds. Es tagad vācu informāciju daudz par Horvātiju un skatos kaut kādas YouTube video, un tad bija tur kaut 15 fakti par Horvātiju. Standartās lietas. Lielākoties ir tie standarti. Tur, teiksim, lielākā ala, tur nacionālais dzīvnieks, kaut kāda tur Grieķiju ietekme un tāda. Un tad arī bija viens šals, bija pieminējis, ka Horvātija arī bija 2 stārķu pāri, tā kā stārķu pāris, kurš viņi liksdoja kopā, bet sievietei bija saplīsis spārns. Un tad čalis aizlido uz ziemu projām, bet viņš vienmēr atgriezās atpakaļ un tā atgriezās pie savas dāmas atpakaļ. Un tad tā dāma nomira, un tāpēc tam arī čalis nomira, un tas visiem viņiem tā kā vietēja leģenda par mīlestību ir. Ok, tas gan cool ir. Mums joprojām nav nauda. Atkal ir 10 minūšu notifications. Es tikko samaksāju. Kāds sakars? Labi, kur mēs palikām? Tā, nākošais nedēļa laikam sāksies Eirovīzija. Beidzot mēs par ziņām runājam. Jā, kāds sajūtas? Es neesmu baigi pieslēdzies kaut kā. Es mēģinu kaut kādas TikToks paskatīties ar tām predictions, kas uzvarēs, kas neuzvarēs. Vienu es redzēju, ka Dons būs stabili pēdējais. Savā pusfinālā vai finālā? Man liekas, savā pusfinālā. Bet visticamāk, tas jau arī no visiem priekšnosumiem visticamāk varētu būt švakākais. Bet es nezinu, kāda ir tas čalis vai blogeris, kas to domāja, cik viņš ir gudrs un autentisks tādā ziņā. Bet kaut kādā brīdī jānoklausās, jo man tiešām nav nejausmas, kas skaitās favorīts, kas ne. Bāliņš laikam šodien bija ielicis iekšā, ka bookmakeri prognozē Šveicei uzvaru, un vēl viena no Balkānu valstīm. Tur bija kaut kā Serbija un kaut kāda, kas vēl viena valsts, kas bija laba. Standarts uguņa fonā, sieviete dzied, bļaustās ādas tērpā. Bet vēl viena lieta, ko var par Eirovīziju pateikt, Dona outfits. Esat redzējāt? Jā, viņam ir kaut kāds tā kā ķermeņa muskuļi mākslīgi iepielikt klāt zilā krāsā. Bruņas. Jā, viņš ir kaut kāds, tas, kā viņam dizainers bija, Kašers, laikam tāds ir. Jā, viņš tur paskaidroja, kas slēpjās aiz tā tērpa, ka viņš ir tā kā tiešām kaut kāds gaismas vai patiesības bruņnesis, un tāpēc viņam ieskatās tā ir, tur ir vesels tās tam visam apakšā. Viņš no lielā ļaunā geja sargājās ar tām bruņām. Jā. Viņam īstenībā zem tām biksēm ir tāds pats uz dibenu, lai neviens netiek iekšā. Viņš novilks finālā to kreklu, kreklu nebija bruņas, un parādīs savu muskuļoto rumpi. Es domāju, ka nē. Viņš sakačājies uz Eirovīziju? Nē, viņam bija labi uzzīts. Es domāju, ka tur ir viss ļoti vietā. Es domāju, ka tur ir... Ja tu brauc uz Eirovīziju, tu nevar 9 mēnešus iepriekš plānu sastādīt un pastrādāt priekš. Bet no mācas viņš aizvādāja. Tur laikam gribas spēks pietrūka, jā. Bet tas īstenībā mums varētu būt vienīgais risinājums, ja mums uzstātos puskēls fujeks, un tad mēs varētu varbūt tikt kaut kur tālāk. Bet jūs skatīsieties, plānojās kaut kādas watch partijas vai golfstācijām? Jā.
Jā, uz fināla taču mums ir savu jau teikt. Šiem mums baigi neizbēgam, tāpat kā Saeimas vēlēšana naktī. Protams. Tiesa. Mums tieši bija saruna tikko par parlamentu vēlēšanām, par ko vēlēt, un es teicu, ka stratēģija ir sekojoša. Tas, ko jūs gribat prom no Latvijas politikas, par to arī balsojiet. Es pirms pusstundas redzēju TikTokā, kā Mārtiņš Štaķis uzvaras parkā ar skritulēnēm laiž un stāsta, kā viņš nogāza pieminekli. Bet es par Staķi tieši nevēlētu. Man liekas, ka viņam jāpaliek Latvijā un kaut kas vēl jāpadara. Šī ir izbalsošana. Šī nav balsošana, šī ir izbalsošana. Jā, šī ir izbalsošana. Es, piemēram, domāju par Kāriņu. Tad viņš varētu ritīgi lidot visu laiku. Viņš nemetīja līdz veimšanai. Viņš varētu licences nokārtot. Viņš varētu par pilotu kļūt. Mūsu eiroparlamentārieši. Vēl jau ziņās, cik es saprotu, vēl kaut kas tur bija ar Air Baltiku. Mārtiņš pazuda. Tad valsts vēl laikam 100, cik tur miljonus laikam mēģina investēt, bet viņš šoreiz viņu nosauca savādāk to investīciju par obligācijām. Jā, 136 miljoni. Pagā obligācijas uzņēmumā, kurš strādā ar zaudējumiem, ja? Un tas skaitās tā kā vieda investīcija. Zini, traki ir tas, ka ir vienkārši jāatzīst, ka mēs nesaprotam, kā strādā tāds daudz 100 miljonu uzņēmums. Ir lietas, ko mēs nesaprotam. Es arī atzīstu, ka es nesaprotu. Bet tur ir... bet es vēlos, lai komunicē ar mani. Kā var visu laiku grūst vienā veidā, tad saprotu, ka šis vairs nav smuki. Izdomāsim citu radošu veidu, kā iegrūst vēl piķi. Man liekas, mums arī vajag kaut kā atzīt to, ka man ir bail lidot, bet man patīk lidot ar Baltiku. Jūtos droši, jauns lidmašīnas. Tā ir tāda luxury prece, par ko es esmu gatavs samaksāt, lai viņi tur ir, bet nevajag dirst to, ka tas ir pelnošs un super vajadzīgs uzņēmums. Tur, principā, es biju šī mēneša laikā, man liekas, kaut 6 reizes lidostā, un lielākā daļa lidmašīnas vienmēr stāv uz zemes. Tā nav parasti. Es esmu vairākās valstīs lidojis, lidmašīnām ir visu laiku jālido. Tu nevari izlidot 2 reizes, aizlidināt viņu uz Rīgu un atstāt uz nakti, un tad rīt atkal lidot 2 reizes. Tā tas uzņēmums pelna. Jo vairāk lidmašīnas ir gaisā, jo vairāk nopelni. Un kaut kas, man liekas, tur neiet kārtībā ar to visu. Nemācīšu, ko man teica, cik viņam ir aizņemts. Tas gan, jā. Tiešām mēs nolaidāmies. Es saku, pagājuši nedēļu kaut kādos, man liekas, 11 vakarā vai kas, vienkārši pilni lidos, bet tiešām 6, 7, 8 lidmašīnas vienkārši stāv uz nakti ieziemotas. Viņām būtu jālido. Es savukārt neesmu sajūsmā, ka mēs valdē pērkam luksus klases mašīnas, un viņi iztaisās, ka viņi to dara zaļās brīvības vārdā un dabas vārdā. Vienkārši tie signāli ritīgi miksti tiek sūtīti saviem investoriem, tas ir mums, nodokļu maksātājiem. Smird, sūkā dirs viņi visi tie rīdzinieki, kas to saka. Par lidošanu ātri mums bija tas savienotais lidojums ar pārsēšanos Minhenē, un es izrēķināju, ka lētāk ir Air Baltikā nopirkt ēdienu nekā Minhenes lidostā. Jo tur reāli tiešām tās lidmašīna maizes, tās sakaltušās bija kosmiskā ciparā. Bet Air Baltikas, man liekas, viņiem pat ir tā, ja tu kaut kāds ir lidojuma pēdējais nogrieznis, tu vari dabūt ar atlaidi to ēdienu, jo viņiem izdevīgāk iztirgot. Tu vienkārši pacieties, pagaidi, kad lidmašīna ir uz beigām, paņem siltu ēdienu pa lētām naudiņām. Ja tev birojas, piemēram, kaut kur netālu no lidostas, kompleksās pusdienas iet gaisā. Nomet lejā. Līdz Liepājai aizlido. Tikai labi. Vēl es gribēju pievilkt bišķiņu kino stūrīti. Es esmu noskatījusies Baby Reindeer un visi par to baigi runāja. Vai jūs esat redzējuši un kā jūs jutāties? Man ieteica viņu, es noskatījos traileri, man neuzrunāja aktieri un es neskatīšos. Mārtiņ, tev nepatīk tās izvēlbītās sejas tiem vīriešiem, tas acis, jā? Un man nepatīk arī, kad stalkers nav izskatīga sieviete vai izskatīgs vīrietis, bet ir tāda, jocīga dāma, kas... Es Mārtiņu saprotu, man arī patīk uz skaistiem cilvēkiem skatīties. Es pilnīgi saprotu, kad mēs ierodamies uz dzimšanas dienu, mēs saģērbamies skaisti, jo mēs vēlamies gan izskatīties, gan justies skaisti. Tāpat tās Mārtiņš, viņš vakarā grib 2-3 stundas skatīties, viņš grib uz skaistiem cilvēkiem skatīties. Pastāst, Anī, kaut ko par viņu. Jā, beigās... Tur mans tā kā tas rezumē, viņš bija tā kā uncomfortable to watch, personīgi. Bet bija arī, tā kā tādā ziņā labs viņš. Tā viegli spoilojot, tur kāds kādu stalkoja? Tas nav baigi spoilers, vai ne?
tā lielā sieviete sāka stalkot to Tievo Fujeku, kas ir arī īstajā dzīvē komiķis. Nu, tad tur basically komiķis čuvaks, kurš grib tā kā izsisties. Viņš strādā bārā Londonā un ienāk tāda sieviete. Un ļoti smējās par viņu jokiem vienīgā. No sākuma viņš vienkārši tā kā viņa ienāca un viņa raudāja, un viņš vienkārši izrādīja viņai tādu tā kā pieklājību parastu un piedāvāja tēju. Jā. Un tad Brits, vai ne? to arī sakās. Jā. Bet, tur bija izskatīt interesanti, jo viņa bija tāda arī tā kā, viņai tā mental illness izpaudās tā, ka viņa arī dirsa daudz ko par to, kas viņa tur ir. Viņa tur meloja, ka viņa ir kādam tur visiem ministriem, ķipa legal advisor un tam līdzīgi. Tas, ka viņai bija legal degree, tā kā tas ir fakts, tāds viņai ir, bet tā viņa bija tā kā slima. Un tā, tur bija ļoti jocīgi, es sajūtos pēc tam. Tur bija viena aina, kas man ļoti traumatizēja, es nevarēju paskatīties. Pastāst, kas tur notika? Tas ir spoilers, tas ir. Bet kopumā bija kaut kā tāds Viņi nogalināja beigās, vai kas tur tik īpaši tajā seriālā ir? Es gribēju teikt, kāpēc radās tas trends, kas ir tās sajūtas, kas cilvēkam paliek noskatoties, viņš tā kā baidās, ka viņam dzīvē arī tā varētu būt. Tas seriāls ļoti labi trāp uz tām pogām, ja? Jā, otra lieta ir tas, ka tas ir uz reāliem notikumiem balstīts, tāpēc daudz cilvēku jau ir atraduši gan to vecenu, gan tur vēl tēlus. Tur ir arī kaut kādi it kā komēdijas elementi, tas var būt interesanti, bet vienkārši tas, cik, manuprāt, tāpēc, ka viņš tev liek justies uncomfortable diezgan. Un tas arī man liekas, ka Lielbritānijā šitā ir tāda izplatīta feature, ka tikpat daudz, cik ir tādi stalkeri, šitie visi ir social disabilities cilvēki, kur netver social cues, un tikpat daudz ir tādi pārāk iejūtīgi cilvēki. Es teicu Tomam, ka mēs skatījāmies, ka ja ar mani tas būtu noticis, man ir bijuši kaut kādas situācijas, kur tur redz, ka tas cilvēks bišķi slims ir, ka viņš noteikti uztveras ritīgi jocīgi, ko tu saki. Tad vienkārši nocērt saknē to un miers. Bet viņiem ir laikam tas, es tā to uztveru, ka viņiem ir tāda sabiedrība tāda, ka viņi paši pat kultivē to visu. Tajā ziņā, ka redz, viņš tur piedāvāja tēņu vai ko. Pie pirmā brīža, kad viņi bija krīpī, vajadzēja pateikt, ej, dirst, lēc man mierā nenāc te vairs. Annija no podkāsta Eitanāzija iestājas pret iecietību sabiedrībā. jā, tieši tā. Šis bija ļoti interesants padoms, jā. Nepalīdzam līdz cilvēkiem. Jā. Ir īpaši tiem, kam visgrūtāk iet. Bet tu jūti ar mugurkaulu, ka tu jūti, ka tev, piemēram, pie mājām stāvēt bombas, un tu vienu dienu viņam iedod 50 centus, viņš katru dienu nāks tur. Man ir tāds, vēl iemīlēsies tevi. Es nesaukšu viņu par bombas, bet man nāk cilvēks sniegu tīrīt, malku skaldīt un kaut bet tu viņas pieredinājis, tu esi iedevis viņam darbiņu un kaut purpose tieši tā. Nē, bet tas, ko Annija teica, ir rīktīgi, no pirmās sekundes tās robežas ir jānovelk. Tā kā rīktīgi skaidri, lai nepārprot tas cilvēks. Jā, es ar tevi nestāvēšu nepļāpāšu. Jo viņiem tiešām ir laiks visu vakaru runāt. Viņiem ir laiks. Exactly. Tas kaut kā. Jums kaut kāds kinosturīts, ko esat noskatījušies pēdējā laikā, nē? Man ir 6 stundas South Park spēlē Fracture But Whole. Okay. Tas ir principā sākums, te spēlēja tās 6 stundas. Cik tumšs tu izvēlējies būt? Es izvēlējos, man liekas, otro gaišāko Otro grūtības pakāpi. Otro grūtību, jā. Savādas tonas izvēlējos. Jā. Nē, es gribēju teikt, viņam ir jauna spēle tikko iznāca. Es domāju, vai tu to spēlēji tagad? Nē, es vecoju jaunā sūkājot. Jā, bet tas, ko Mārtiņš prasīja, ir sākot spēlēt South Park spēli, tu izvēlējies savu ādas krāsu, tādā veidā tu izvēlējies grūtības pakāptais spēlē. Makes sense. Ja tev ir tumša ādas krāsa, tad tev ir ļoti grūti tai spēlē. Viņi arī saka, ka tas īsti netekmēs nekādu to spēles grūtības līmeni, bet jebkur cita aspekta tavā dzīvē. Jā. Ļoti labi. Okay. Un tā spēle ir vienkārši ļoti, ļoti gara South Park filma. Tur ir scenārijs un visi tie fighti, viss ir izdomāts, pārdomāts. Visādi elementi, viss salikts fonā, sazīmēts, tā kā epizodēs ir kvalitāte ļoti. Un tas gameplays tā kā Diablo apmēram kaut kas tāds. Drīzāk jau es teiktu, ka Heroes of Might and Magic jā. Tad droši vien tas tuvāk ir. Tā drīzāk. Cik interesanti. Urban, tu kaut ko skaties? Man tagad ir The Crown, princese Diana nomira, un tagad... Tik tālu jau es ticis. Un tad bērniem Bessie
viņi sāk pieaugt un sāk spītēties pret monarhiju. Šodien bija inčīga sērija. Šodien bija tā, ka viņiem ir tas Tonijs Blērs laikam, ministrs prezidents, un popularitāte tam monarhijai diezgan kritusies, un viņi izdomāja, ka ir kaut kur jāsavēl gali kopā, un karalienei jāparāda kaut kādas modernākas iezīmes, un tad viņiem ir no kaut kādiem 14 gadsimtiem saglabājušies visādas profesijas, kas joprojām ir ap to karaļnām, piemēram, cilvēks, kurš kā viņi sauc Falcon, ērglis, vanagu visparotājs, tad ir purvu pārzinis un gulbju ārsts. Tad viņi sasauc visu kopā, un viņi katram ir savs outfits ritīgs ar tiem apkaklēm, tām čirkainajām un medaļām ap kaklu. Un tad viņi intervē katru no viņiem, bet īstenībā tas tāds karalienē, tas bija ritīgi humbling process. Pirms viņi pat nezināja, ka viņiem tajā pilī ir viens čalis, kurš atbildīgs par salvetēm un glāzēm ir. Un viņš ir atbildīgs par visām karalienes piļu glāzēm, vai kāds nav saplīsus, kā viņa aizvietot, kā pareizi salocīt salvet kaut kādā īpašajā locījumā, tāds ritīgi veco vecīts. Origami masters. Jā, un tad tur arī stāstīja, piemēram, tas viens čalis, kurš pārzina karalienes zemju piekrastes, kā ir mainījušās, teiksim, tieši kāpes, smiltis un tam līdzīgi. Tad viņš viņam vecās kartas ārā un stāsta. Un tā karaliene saprat, ka šis ir īstenībā nais, ka viņai tāds ir un ka viņi neatkāpsies no tādiem, jo tie ir pirmkārt paudžu paudzē nodotas tradīcijas, un viņi saprot, ka tas ir tāds autentiskums, kad ja kaut ko vajag, pajautās viņam, viņš zinās, viņš ir reāli bijis klāt, viņš ir zīmējis, viņš ir sekojis līdzi, tas ir viņu viedoklis. Būtu, protams, arī kaut kāds tehnoloģiskais viedoklis, ko pasaka, government vai meteo stacijas, bet viņiem ir savs čalis, kurš arī pateiks savu viedokli, un tad viņi beigās pieturējās pie viņiem. Un, ko es pats iedomājos, bet īstenībā to viņiem vajadzēja kaut ko lielāku pielietojumu tam atrast, vajadzēja vienkārši tiem cilvēkiem vadīt kaut kādas meistarklases cilvēkiem, kādas skolas brauc pie viņiem, lai tas gulbu whisperers stāst par to, kā jāapstrādā gulbi pareizi ir. Un tad arī sabiedrība saprast, ka ir svarīgi šādi cilvēki ir tajā karalistē. Varbūt. Un otra lieta ir, es ļoti, ļoti gribu Challengers noskatīties. Tagad tas ir tas, kas manā TikTokā trendo visu laiku. Tenis filma? Kas tad? Jā. Tenis filma, jā. Viņi ir vairāk trīsam filmu nekā tenis filma. Bet man ļoti patīk tā vizuālā identitāte tai filmai, tie plakāti, mūzika, kaut reklāmas klipiņi ļoti, ļoti skaisti izskatās. Un tur, protams, ir arī Zendaya. Jā, tas arī palīdz. Jā. Tā vizuāla identitāte ir kaut kas starp Royal Tenenbaums un Once in a Hollywood. Kā bija tā filmā? Once Upon a Time. Jā, kaut kas man tādu vajag. Tā kā es visticamāk uz Rīgu braukšu nākamreiz un iešu uz to filmu. Ok, nice. Forši. Labi, pie kaut kā neforša heitanāzija. Heitanāzija ir segments, kurā mēs dalāmies ar lietu, kura mums pa šo laiku ir nokaitinājusi. Tad mēs to pastāstam, palaižam vaļā, kā jums ir, kas jums ir heitojams šodien. Mārtiņ. Saldus 4,2. Kuldīga 4,2, Jelgava 3,8, Jelgava 4,0, Liepāja 3,8, 4,0 un 4,1. Kāda dzimuma locekļa dēļ Ventspils ir nopelnījusi Hesburgeru, kuram Google novērtējums ir 3,3. Un, tas nav no pirksta izzīsts novērtējums. Tas ir reāli par to, kā viņi apkalpo to restorānu. Dīrsābļa. Karuč, man bija Krista aizbraukus uz nedēļu uz Portugālu, atstājusi ar bērniem. TikToks, zemeņu salds un multunis var tikai tik daudz bērnu nodarbināt. Man arī vajag viņam pilnvērtīgi uzturu, un to var nodrošināt tikai Hesburgers. Man reāli paspēja nokaitināt tās nedēļas laikā Hesīts. Es iegāju, paskatījos, kāds ir, vai vienam pašam tā liekas, ka ir dirsā. Nē, tā nav. Tas ir tā kā kopīgs lēmums, ka tur ir dirsā. Tas ir tā kā Latvijas Ventspils Hesburgers ir, jā, bēdīgs. Jā, Saldū 4,2, Kuldīgā 4,2, Ventspilī 3,3 novērtējums. Nu, viņš slikti. Es teiktu, ka tur pie vainas ir tās divas mēbeles, kas tur jau no atvēršanas dienas strādā, tā vadītāja un tā otra dāma. Es nesaukšu viņas iesaukā, bet mēs visi zinām, par kur ir runa. Un viņas, man liekas, ir tās, kas bremzē to visu padarīšanu. Jā, tā ir man heitanāzija. Manā ātrs updates. Hesburgerā strādāja viens čalis, kurš ļoti interesanti pieņēma pasūtījums caur to mikrofonu. Viņš kaut ko dziedāja, kaut ko repoja, kaut kā ļoti draudzīgs un tiešām forša apkalpošana bija. Viņš tagad Circle K strādā. Okay. Tur gan viņš nemāk strādāt, tur viņš ļoti bremzē visu procesu priekš. Tur viņš sāk repot. Un jā, es domāju, ka man nebūs heitanāzija, bet tas arī varētu būt tāda maziņā. Man tiešām besī Circle K tas
kā tas viss process notiekās, jo viņi tā kā pozicionē sev kā kvalitatīvāko, labāko benzīna tanku Latvijā, bet idejiski viņi taupa naudu uz resursiem, un tur lielāko daļu no dienas ir tikai viens darbinieks, jo otrs vai nu krāmē plauktus vai ir pauzē. Un priekšā tev ir cilvēks, kurš paņem kebabu, viens cilvēks paņem, burgeru, viens paņem hotdogu. Es gribu nomazgāt mašīnu un ieliet degvielu, un man jāstāv ir 15 minūtes fucking rindā. Un es ritīgi skatos, kā tas cilvēks mēģina kaut kādas 3 dažādas kebabas sacept un tortilli un atsildīt vēl kaut ko. Un tas vispār neiet uz priekšu, un tas tā nestrādā. Man ir pēdējo pāris mēnešu laikā reāli katra 3. reize nepatīkam, ka es izēju ārā, un es nesaprotu vispār, kāpēc es braucu. Pārāk ilgi ir jāgaida. Es at this point esmu vainot managementu, nu, tā kā viens cilvēks really... Kapitālisms. Jā. Es saku, es tajā vietā nebraucu, ja tur nebūtu vienīgā normālā tā mazgātuve Ventspilī, kur mašīnā ātri var iebraukt nomazgāt. Bet, domājies, kā jūtās cilvēks, kurš ir iebraucis un stāv rindā, kur viņam priekšā ir burgeru pircējs, mašīnas mazgātājs, un tad ir viņš. Viņš ir atbraucis uz to pamatvietu, ieliet degvielu. Jā, bet es saku, mašīna mazgāšana arī šausmīgi ātri. Es vienkārši, man ir 3. benzīna tanks un sudrabu autom. Viņš ātri iesit, es paņemu un aizbraucu projām. Bet tad tie cilvēki... Nē, es piekrītu, jā, tas ir... Tas tāds mazais, jā. Tas shifts, ka respektīvi ļoti daudz, kas vienu brīdi bija ātri, ērti, vairs nav, un mums to ir grūti pieņemt. Līdzīgi arī Rimī, visticamāk, kad arī ir, kad es gribu aiziet uz Rimī, es esmu gatavs maksāt vairāk, bet man kasē cilvēks noskanē, saliek visu, un tam līdzīgi nevis pašam tur jāčakarējās, un tad katru reizi, kad nāk pārbaudīt dokumentus, jāgaida, kamēr viņi vēl 4 pārbauda dokumentus, vai arī kāds tur tajā pašapkalpošanas kasē iznomējas cigaretes pirkt, tad viņi kaut kur skrien projām vai nemāk nosvērt vīnogas. Jā, tā gan. Es heitošu vidu šonadēļ. Jā, man bišķiņ. Nu, tur gan tā kā tas heits ir... Man vienkārši nepatīk tā sajūta, ka lai vai kā tu tā kā dīlot ar šo iestādi, tu vienmēr esi, bet daba, tu esi idiots. Nu, ķip tā kā tev iegājas, lai tu esi idiots. Kroč, es iesniedzu sev to nodokļu deklarāciju, tad, kad visi iesniedz 1. martā. Tagad, pirms kaut kādām 2 nedēļām, nu, man ir tur uzrādīts, ka man ir pārmaksa, un es tad baigi gaidu, kad viņi būs. Pirms kaut kādām 2 nedēļām, kas ir tā kā aprīļa vidus jau. Man pēkšņi uzrakst, ka, hei, jums vajadzētu tā kā par šo gadu, es to kādu līdz jūnijam es strādāju vēl Lielbritānijā, un ka man jādeklarē tie ienākumi ir. Es tādu, nu, ok, labi. Sameklēju kaut kādu pēdējo payslip, kur ir norādīts viss, tā kā cik es esmu tajā gadā nopelnījis un cik es esmu nomaksājis nodokļos. Es vēl uzzvanu tai sievietē, viņi tur, man cenšas paskaidrot, es tāpat tur, nahuj, ko gandrīz vai nesaprotu, jo tev ir kaut kādās tabuliņās, tur jāvada visādi, tur pašam jākonvertē valūta, tur, visādas figņas. Un es vienkārši ievadīju to, kas man bija, to, ko es zināju, un es viņai piezinu, tā kā sveiki, es savadīju to informāciju. Nu jā, jums tur vajadzēja vēl kaut kur. Es saku, tā kā es šo nejūtos pārāk kompetenti rakstīt, tā kā rakstiet paši. Tur ir viss rakstīts priekšā, tajā papīrītī savadiet. Tad viņš, labi, es sazināšos ar to savu nodaļas vadītāju vai ko, un vēl pasaku, paldies par tā kā sadarbību. Es tādu, ok, labi, ļoti labi. Cerams, ka šis būs nokārtots, ka nekāda soda nebūs. Tagad šodien man atnāk vēstule vēl viena no vidu, kas tā kā pēc 2 nedēļām. Man neviens nav tā kā neuzzvanījis, ne pirms tam kaut ko, hei, tur šitā nevar vai vēl kaut ko. Vienkārši atsūt, mēs jums nemaksāsim, ja jūs gribat apstrīdēt, tad rakstiet vēstuli ģenerāls direktoram. Zaibīs. Tur vēl rakstīts klāt, ka man ir jāiesniedz kaut kāds tur konkrēts dokuments, un man viņš vēl ir jāiztulko un notariāli jāapstiprina. Tad man ir tas, par ko es visvairāk laikam, man liekas pilnīgs bezspriģēls, ka mēs mācāmies angļu valodu 12 gadus skolā, mēs mācāmies angļu valodu augstskolā, un man ir jātulko dokuments, kurā ir 3 vārdi angļu valodā un pārējais ir cipari. Tas man ritīgi liekas viss stulbākais visās šitajās jobanējās valsts iestādēs, ka joprojām ir jātulko no angļu valodas. It kā tur nebūtu kompetenta persona, vai, piemēram, varbūt pieņemiet darbā tulku. Es nezinu. Man tas liekas, makes sense, kind of. Jo man ritīgi, man tā besi jārā, ka man tagad būs jāiet vēl jāmaksā kaut kādam jobanam tulkam, vēl kaut ko 30 eiro par 2 vārdiem.
vārdiem. Par notāru runājot, man arī vajag šobrīd, mēs braucam uz to Horvātiju, mums arī uz Bosniju jāizbrauc, tāpēc nepilngadīgiem vajag atļauju. Arī iztulkot vecāku aiziet pie notāra, sakārtot to atļauju, tas maksā 25 eiro, bet vēl ir 48 eiro par tulkošanu, 25 eiro par tulka parakstu apstiprināšanu. Nu, kas tas ir? Vienkārši, es nezinu. Un tad, man tā sajūta tā kā, es laikam sevi tā kā victim blamoju arī, jo, nolaižās rokas vienā brīdī. Jā, jo viņi man tā kā bišķiņ palīdzēja, bet tā pašā laikā nihujā nepalīdzēja. Viņi man uzreiz nevarēja pateikt, vai ne to par to, ka, man tur speciāli būs jāiet tulkot kaut kāds papīrītis. Jūs pieduraties bišķiņ. Bet tev tā summa tiešām ir tā vērta? Vai ir tā vērts? Tad parēķini arī, ka tu zaudēsi tos 100 eiro tulkojot, un tu zaudēsi savu laiku vēl. Vai tad ir tā vērta? Es nezinu, ko es vēl tur zaudēšu, tad, kad viņi norēķinās nostriptos manis. Jā, literally. Es biju fucking students, es strādāju uz pusslodzi jobanējā virtuvē. Tiešām, bļa. Tā kā pusgadu no tā welcome perioda. Jā, welcome back. Vienkārši, ritīgi. Es jūtos kā ritīgi idioti, jo, tā kā, es jau arī nevaru dusmoties, jo, protams, ka neizlasīju līdz galam tur visus tos jobanos punktus. Nezinu. Bet tā nav runa tikai par punktiem, ir arī tie darbinieki no maiņas uz maiņu. Tev kā privātpersonai tur kaut kas nojuka 2 nedēļas vēlāk, cits lēmums ir. Man ir bijis tā, ka tu ar iestādi vienojies ar vidu par kaut ko, kas notiks pēc 2 nedēļām. Kaut kādas kraušanas operācijas, kravu pārstāvniskai vērtībā. Visi iesaistītie ir informēti, pienāk tā diena. Muitas punktam tiek paziņots, hei, mēs saskaņojām. Bet šitā īsti es nezinu, vai var. Respektīvi, ir kuģi, ir termināļi, ir cilvēki, ir uzņēmumi iesaistīti, visi zina. Un tad ir pēc tā dienā tāds, vai šitā īsti var? Bet tas, pie kā tas ir novedis? Tas ir novedis pie tā, ka tādas lietas netiek plānotas 2 nedēļas iepriekš. Dzelzī sagatavo visu informāciju, ko vajadzēs, un tad tajā dienā arī prasi atļauju. Jo savādāk nav jēga. Te vēstulē nekāds svars nav tā, ko tu saņēmi. Tā, kad tu teici, pēc 2 nedēļām cits lēmums ir. Tā kā ir tik stulbi. Bet es mēģināšu tur dabot, iztulkot nahuj visu, un tā tālāk, un ievadīšu. Es gribēju pajautāt par vidu. Jums ir bijuši tās nodokļi, tev ir pārmaksa, bet negatīvā bilancē aizgājis. Man ir bijis, piemēram, pagājuši gadu bija plusā, un šogad ir mīnusā. Un es domāju, vai viņš pats nesarēķināt, man tiešām būs ieiet tie 8 eiro jāatgriež valsts kontā, viņš varētu, man tā plus, ko es neesmu izņēmis no pagājušā gada ārā, viņš vienkārši varētu noskaitīt nost. Bet vajadzētu būt, ka viņi noskaita nost tagad. Kādreiz bija pašam jāmaksā. Tā jau būtu cilvēcība, ja tā būtu, jā. Cerams. Es gaidīšu, vai būs vēstules. Bet es arī nesapņot, paskaties labāk, es drīzāk, nepaļautos uz to, ka tur kāds kaut kas notiek, Jo man liekas, arī viss tā sistēma, tur nav nekas automatizēts, tur tiešām manuāli kaut kā cilvēki ietai papīrčupai cauri at this point. Es nezinu. Bet whatever. Cerams, ka tas nokārtosies, un, protams, esmu stulba, un tur bija visi labākie darbinieki pasaulē. Paldies mums. Protams. Laiks pateikties mūsu Patreon lietotājiem. Šodien ir jauni sekojoši Ričards un Ilze. Čau, Ričards. Čau, Ilze. Es arī varu noplagot kaut ko. Man cilvēki ir šonedēļ pārsteidzošā kārtā kaut kā zinājuši, ka es piedalos šādā pasākumā, un tad lūdzu nodot sveicienus. Tad es bieži uzkavojos zaļajā namiņā, un pie manis pienāca Anna un teica, lai nodot sveicienu Ievai. Un viņa zinās, par ko ir runa, un viņa ir kvēla klausītāja. Un tad sveicienu Ievai no Annas. Šitāds mēs varam biežāk ņemt, sveicienu ar sarmītēju, ar bērniem. Mums arī ir, jūs par to nezināt, bet sponsorēts segments šobrīd. Man jau pēdējos 2 ierakstus ir problēma ar mikrofonu, un tad es šo mikrofonu aizņemos no Ventspils jauniešu mājas, un tad man lika nodot sveicienu Ventspils jauniešu mājai un pateikt, ka jaunietis skaitās līdz 30 gadiem, un visiem, kam ir līdz 30 gadiem, var iegriezties Ventspils jauniešu mājā. Viņi nodrošina tehnisko suportu eitanāzijai. Paldies jauniešu mājai. Viņi joprojām vada tas dirsrots blondais, kurš neko no dzīves nepamēģina.
saprotu, bet ir ielikts no domas. Nē, viņš ir projām. Un ir jauns čalītis no Ventspils pirmās ģimnāzijas absolvents. Cool. Un šodien vēl sasveicinājos, izskatījās ļoti sakarīgs. Un, pārmaiņas pēc viss būs ļoti labi. Kurš darīs, nevis tikai runās. Budīgins, otrkārtam? Budīgins, Roberts, jā. Roberts nav, viņš pēdējā lieta, ko es esmu redzējis, ko viņš darīja, viņš vadīja Ventspils turismu fórumu, kas notikās pagājušajā nedēļā. Viņš kopā ar TICS bijušo vadītāju. Tas jau tas pats ar muti brauc. Jā. Tāds tāda atrod. Viņš BFF. Paldies visiem, kur atbalsta un palīdz. Man arī paldies Roberta vecākiem, kas viņam karjeru pērk. Varbūt, ja Ventspils jauniešu centrs mums gribēs atbalstīt kādā citā pasākumā. Jauniešu māja. Un jauniešu fabrika, kurā strādā arī Unda, kur organizē hobby horse racing. Tieši tik maza Ventspils ir. Jā, tie 4 cilvēki dzīvo un organizē visu. Bet man ir ļoti patīk tā organizācija Ventspilī, kad, piemēram, es biju Gāliņciemā 15 minūtes pirms ieraksta. Es iekāpu mašīnā, es uzzvanu Emīlam no jauniešu mājas. Emīl, tu esi darbā? Varēs aizdot mikrofonu? Jā, pēc 5 minūtēm būšu. Es iegāju iekšā, dabūju mikrofonu, parunāju 3 dažādiem cilvēkiem, atbraucu un sāku ierakstīt. Viss tik vienkārši te notiekās. Daudz vienkāršāk nekā te Rīgā. Pat Rīgā jāsitās ir baigi. Rīgā kāds atļaujas, jāsaskaņo kaut kādas lietas pasākumiem un tā tālāk. Jā, pat rāku visu. Pat ar riti nevar pabraukt pilsētu vairāk. Kaut kāds auģis būs priekšā noparkojies. Ok, labi, dosimies. Mums te daudz baigi nav tie jautājumi no klausītājiem, bet tas ir lieliski. Katru reizi pirms ieraksta mēs jums pajautājam, ko jūs gribat, lai mēs parunājam, un jūs to darāt. Un tad mēs atbildam uz tiem jautājumiem. Facebook grupa Patras pavisam vienkārši. Zem katras epizodes ir links, kuram uzklikšķinot jūs nonāksiet Facebook grupā, vai arī Facebook meklētājā ievadot vārdu eitanāzija, jūs mūs atradīsiet. Tālūk, Mārtiņš raksts parunāja par stulbajiem belarastiem noteikti. Un to mēs izsmēlām, jā. Abām pusēm, abām stulbajām pusēm. Jā, mēs ļoti centriski esam. Ļoti. Jānis rakstīja, būtu iespēja noteikt eitanāzijas studenta nedēļas iztikas minimumu, cik tas būtu. Atbild var sastāvēt gan no konkrētas summas, gan produktu klāsta. Tad bare minimum, tad tās būs 4 cīgu pakas. Mēs skaitam no svētdienas vakara līdz piekdienas rītam studenta dzīves sastāvu. Jā? Piekrītam? Jā. 4 cīgu pakas tās ir. Vienu maltīti viņš paņem līdz no mājām. Kas tu pa studentu būs? Kas viņu taisa? Muter. No mājām. Nevis no kojām. Okay. No skojām viņš paņem. Kāda vēl viņam būs izdevumi? Rīgā sabiedriskais transports. Jā, Ventspilī alus. Nē, bet jaunieši nedzer vairāk narkotikas, varbūt lietot tikai. Narkotikas, ok. Pareizi jaunieši nedzer. Jā. Nē, bet jaunieši ir bombzīgi, viņi var izdzīvot. Es nesaprotu, kā ar tik maz naudas vispār ir iespējams izdzīvot. Jo manā skolā te jaunieši, man liekas, viņi samaksā dienas viesnīcā 30 eiro, un tad no tiem atlikušajiem 70 eiro, man liekas, visu mēnesi vēl izmāk izdzīvot. Nu, protams, ja neskaitu, viņi, protams, vecāki sadod līdzi no mājām daudz paičonu, nelieto alkoholu, kā jau es teicu, jā, droši vien kaut kāda cigaretes, kaut kāda salti, bet var ar 70 eiro droši vien izdzīvot visu mēnesi, pat, ja grib. Tīrsā. Vēmt gribas no tās domas. Skolai nekas nav jāpērk arī. Dzīvo tur, kur mācās. Jā. Māma samaksā bites rēķinu arī. Ko viņi dara visu to laiku? Kur viņi liek to visu naudu? Tērē naudu lielo. Tāds tad 70 eiro mēs liekam par iztikas minimumu. Mēnesī. Nedēļā, tas ir nedēļas un mēnesī mēs liekam 70 nedēļā. 15 eiriki. 15 eiro. Es māku stāstīt to, ka mums skolā bija viens kaut kāds pasākums, un viens šķelis pirms balles apstaigāja dienas viesnīcā visas istabas un savāds deposīti no visām istabām, lai tu būtu. Ļoti labi. Bet tas arī īstenībā palīdz. Jā. Es domāju, ka mums Latvijā vispār bombžiem ļoti labi dzīve šobrīd ir, jo viņi var dabūt pavelti naudu uz ielas. Un, ja man nozakt to maisu ar tām pudelēm, es pat nedusmotos. Bet es jau kad teicu, ka tas viņu labklājības pieaugums bija 40%. Nu kā, ja maksāja 6 centus pirms tam alus pudeli, tad vienā dienā viņi 10 centus maksā. Nu, algas pielikums bija liels. Agrāk, ja tām alus pudelēm bija tā kā stock marketā, bija 6 centi, citreiz pēc tam
divām nedēļām ir 2 centi. No pieprasījuma. Jā, tur kritā un kāpa viņas. Bija jādomā, kurā brīdī braukt nodot pēc Jāņa alu. Es pat neaizvērtu šo tam sabiedrības slānim, ko mēs neuzskatām par bombžēm. Man liekas, ka man būtu mazāk kauns lasīt jebkādu depozītu nekā nevis tikai alas pudeles. Tas jau ir šikāk, man liekas. Tā kā jebkurš to var darīt. Jā, jebkurš to var darīt. Tur nav pat tāda stigma pie tā, kā vēl idejas studentiņiem iztekai. Self-sustainable. Ēst pelmeņos. Ejam tālāk. Ivars raksta, vai Līvānu mājas Līvānos sauc par Līvānu mājām vai par vienkāršu mājām? Šis ir labs jautājums. Labs jautājums, jā. Labi aizdomājās par lietām. Bet, vai arī visas mājas Līvānos ir Līvānu mājas? Un vai cilvēki, kas dzīvo Jēkabpilī un viņam varbūt māja ir Līvānos, bet tā nav Līvāna māja, viņš saka, es braucu savu māju, tā kā Līvāna māja? Braucu savu Līvānu māju. Bet kas nav Līvāna māja? Bet Līvāna māja vai varbūt māja Līvānos, kas nav Līvānu māja? Tur varbūt ir kaut kāds ar branding saistīts. Varbūt Līvāna mājas tikai pēc tā, ja tur ir šiltīt virsū, ka tā ir Līvāna māja, tad tu drīkst viņu saukt par Līvānu māju. Kaut vai Piltenē Līvāna māja varbūt. Jā, bet ja nav no reģiona Līvāna reģiona, tad tā nav. Vai tad ir Līvāna māja? Tieši tā. Ļoti labi. Jūs raksti ierosina sākt vākt parasts par sodu samazināšanu autovadītājiem par velosipēdistu notriekšanu pie nosacījuma, ka velosipēdists pats uzprasījās. Nu, tā nevajag darīt. tā nav jādara. Nevajag braukt. Bet visi tie cilvēki, kas uz vardarbību aicina, viņi tā kā ir domājuši, ka viņi ies gulēt mājās, ka tu esi atņēmis dzīvību vai sakropļojis uz dzīvi cilvēku. Ja tu izrādi heitu pret velosipēdistu, tev uztraucās, ka viņš ir ķēdi tev nožņauks naktī. Jā, bet vienkārši, tos cilvēks, ko esmu satikusi, kur ir izraisījuši kaut kādu nāvīgu avāriju, nav tādi kā parasti cilvēki. Viņi diezgan sapisti. Tas tukšais skatiens, tā vienā. Jā, reāli. Tu to negribi. Godu vārds, tu to negribi. Un tās teorijas, pat ja netīšām tu esi izraisījis avāriju, tās teorijas, ka tu biji speciāli to izdarījis visu dzīvi. Jā, tieši tā. Čisto negribi. Dairis raksta, vai Rīgas ielās nebūtu prātīgāk izklāt paklājas, zem kuriem sliktākā variantā paslaucīt apakšā uz sakrātos putekļus un smiltis nekā vienkārši tos nesavākt. Jo parasti mājās nes kāpēc zem paklājas savācās vairāk nekā redzams uz plikas grīdas. Te ir, man liekas, 2 daļas šim jautājumam. Pirmā daļa varētu būt ar to, ka es neesmu no Rīgas, es daudz ko nezinu, bet man liekas, ka mēs tikām vaļā no kaut kādiem iedzīvotājiem, kuriem paklāja ir cieņā. Tāpēc nevajag viņus atdabūt atpakaļ Rīgā vairāk. Tieši tā. Un tā otrā daļa, es nezinu, kādās mājās jūs dzīvojat, mums zem paklājiem man nav nekas parasti. Man rīktīgi grūti saprast, kā Rīga nevar ieskailot to ielu tīrīšanu. Tas pigors, ka tas putekļsūcējs lielā mašīna brauc pa ielu tīra un mazgā un uzsūc Ventspilī strādā, kopš es sevi atceros. Tiešām, kopš es sevi Ventspilī atceros uz ielas, tās mašīnas ir braukājuši non-stop no rīta vakarā pa dienu visu laiku. Rīgā tu nevar pa dienu braukt, tu tikai vakarā var braukt. Mums pat viņas ražo Ventspilī. Viņas pat Latvijā Ventspilī ražo. Tās mašīnas nav kaut kas, tālu jāmeklē. Kā? Tas ir risinājums. Ir vienkārši ļoti dārgi izmaksā liela Rīga, daudz ielas, daudz problēmas, kur citur pievērst uzmanību. Bet ir tas prikals, ka līdz ko tas ir tā kā liels tuņu skeila, un tā kā ir lietas, ko ir vieglāk izdarīt, kad ir daudz, saproti, mazam ciemam pirkt to lielo mašīnu ir ņivī benna dārga investīcija, ja viņi nestrādā 24/7, kā mēs par Air Baltica lidmašīnām runājām. Nezinu, jāizņemās no Kauņas mašīnas un lai tīri Rīgu. Mans tēvs prasa, ja laikā, kad zied ievas paliek augsts, tad kāpēc tās nevarētu laicīgi izcirst? Tas ir interesanti, ka mums tā ir, ka tās ievas zied un ir tiek augsts. Tas traki. Tas bija pagājušajā nedēļā, nebija baigi slikti? Pagājušajā nedēļā sākums bija ļoti augsts un tad palika siltāk laikam, jā. Atrisināsim globālās izmaiņas, jā. Jā, vienkārši nocirtīsim. Nogalināsim tas ir iemesls, kāds kaut kur ir sastādījis pa daudz, kaut kur ir nocirsts pa daudz, tāpēc nav līdzsvars. Jā, tieši tā varētu būt noteikti. Un mans brālis raksta, hokejs nāk. Tas arī ir tāda lieta, kas būs. Šogad mēs tā kā sekosim līdzi, skatāmies, ir aktuāli. Mums jau labāk būtu, ka nē, jo tad mēs ilgāk varētu domāt, ka mēs baigi labi esam 3. pasaulē. Vai nepavilkt uz priekšu to saldo sajūtu.
Es varēju nepiedalīties šogad. Bet mums nav tā, ka atkal tur pusi komanda ir sasitušies kaut kur. Bet mums ir tas vārdsargs, par ko visu runā tagad. Kāds? Nu, Merzlīkins, vai kā viņi sauc, tur viņš bija iepriekšreiz kaut kādu skandālu uztaisīja, un tagad arī viņš tur žurnālistiem atsakās runāt un vēl kaut kas. Kas tur notika? Jūs zināt kaut kādu tēju? Es tikai redzēju, ka cilvēki meklē to tēju. Viņam kaut kāds mazs ego? Viņam ir ego problēmas, un cik es sapratu no kaut kādiem kolēģiem, kas ar viņu strādājuši, ir arī tā jau ilgi, no bērnības viņš tāds īpatnējs ir bijis, bet, tā kā zvaigzne, bet diezgan pamatot, viņš ir labs. Bet, tieši tā, kamēr tu vari deliverot, tu varbūt tu tā var uzvesties. Un tad viņš taisīja tajā garderobē kaut kādu, nevajadzīgu lietu, kas cilvēkiem nepatīk, un tāpēc par to runā, un nezinu. Tā jau rāda laukumā, kā viņš spēlē. Jā. Varbūt šis mans teiks tā kā atcels jēgu sporta žurnālistiem kā tādiem, bet priekš kam ir vajadzīgs intervēt no vārdsarga, tā kā ko mēs nezinām, kas mums ir jāzina par viņu no viņa, tā kā, varbūt varam iztikt. Defend, rebound. Jā, varbūt treneris var pastāstīt, ko viņš tur dara tajā laukumā, es nezinu. Tur jau tā lieta, ka viņam neprasa jautājums par to, kas notiekās laukumā vai kas, bet uzdod arī kaut stulbus jautājumus. Pagājušajā čempionātā jums tur bija saspīlētas attiecības, vai joprojām ir saspīlētas attiecības? Atpisies, atvainojos. Jā, tas gan. Var jau arī saprast to cilvēku laiku. Labi, Kaspars raksta, Dona zilā supervaroņa kostīms, kāds būtu viņa pseidonīms un spējas? Powerpuff Girls, kura bija zilā meitenīte, ko viņa prata? Nebija zilā. Didi. Bija arī ir ties, kas Lasvegasā uzstājās, tie zilie Blumen Group. Tad kaut kas bišķi līdzīgs tam arī izskatās. Šim būtu kaut kāda aizskills, vai ne? Tikai ladus spējas. Viņš būtu matmens. Viņš izsarēl nokrāsoja viņam tumšāks acis kaut kādas ar ēnām, un viņš izskatījās tā kā kāds ļaundars no Marvel filmas. Jā. Nedod stulbas idejas, lūdzu. Jā, vēl var paspēt. Starp citu, Dons ļoti kriņš tiktokā ir. Tā kā ir tā līdzkauns pamatīgs. Tur piesaistīt, laikam, veselu komandu. Jā, viņš cenšās, viņš dzied kaut kādas populāras dziesmas. Tāpēc, ka viens cilvēks nevar būt cik kriņš, tur vesela komanda ir vajag. Man liekas, tur arī bija tas, ka pagājuši gadu tiem citiem zēniem ļoti dabiski aizgāja tas TikTok viral, un tagad vienkārši Dons saprata, man vajag TikToku, lai pareklamētos, un viņš mēģina kaut ko darīt lietas, kas varētu citu cilvēkiem patikt, un tas nestrādā. Labāk kā briedim vai tāpat kā briedim? Bišķi varbūt labāk, bet līdzīgi sūdīgi. Spiež tikpat grūti, viņš ir no citas paudzes, jā, viņam nesanāk, nebūs Don, piedod. Nerauc susuni. Un Aldis raksta pēdējo jautājumu. Pat biju pēc 20 gadiem Ventspilī un promenāda cieta. Kāpēc? Toties 3 Black Hawkus redzēju lidojumu, atsvēra ciešanas par promenādes uzmetienu. Promenāde ir cieta, jā. Viņu jau ilgi remontē, diezgan ilgi. Pagājuši vasar jau bija, ne? Soli, kad drīz būšot vaļā. Starp citu, Ventspilī arī man šķiet 4. maijā atvērsies tā episkā viesnīca jaunā pie skateparka. Jā, tas viesnīca ar spā centru un bāru, un tur cilvēks ir investējis ļoti lielas naudas, kā dāvanu Ventspilī apmēram tā. Es aizmirsu nosaukumu, agrāk tas bija Grīnbergnams, šobrīd kaut kāds Landberga villa, laikam sauksies vai kas tāds. Kurā vietā, piedod? Pie skateparka tieši. Tur bija tāda, pie 2. vidusskolas bija blakus māja, kur bija 90. uzspridzināta. Tur agrāk dzīvoja Teodors Grīnbergs, kurš dibināja ģimnāziju, un viņi agrāk tajā mājā arī bija Dānijas konsulāts Ventspilī kaut kad ļoti senos laikos, un tam čalim ir laikam kaut kāda saistība arī iespējams ar to Dāniju, kas viņu renovē vai ko samlīdzīgs, vai viņi gāja uz Dānijas vēstniecību prasīt kaut kādas atļaujas vai izstādīt kaut kādus priekšmetus. Tā kā tur ir ļoti autentiski. Viņi arī dabūja arhitektūras balvas. Tur tiešām iekšā ir, varbūt nav pa manai gaumei, bet tiešām var redzēt, ka cilvēks ir ļoti lielu naudu ieguldījis un ir daudz maz gaumīgi. Bet... Interesanti. Lai gan nepacietībā ieraudzīt šo vietu. Tā kā promenāde vēl būs vaļā un būs viesnīca vaļā un brauciet uz Ventspili. Jā, Visit Ventspils. Šis nav sponsorēts segments. Tie bija visi klausītāji jautājumi. Varbūt jums vēl ir ko piebilst, pieminēt, vai slēdzam šo bodīti ciet? Nē, visi uz BK Ventspils spēli šodien 7. Jā, tas gan. Un vēl es varu teikt, ka jūs varat gatavot savus ānus, jo jūs pat nevarat iedomāties, ko mēs gatavojam. Ko mēs gatavojam? Ko mēs gatavojam? Kaut kādu ritīgi traki būs. Tā jūs tikai redzēsiet. Tālūk, pietiks. Visu labu! Paldies jums! Atā! Tiekamies nākamreiz. Čau! Atā!